ārpusīs. Un turpināsim. Cī pārveidošana plaukstās. Jā, man vajadzēs 10 minūtes, bet man nav sagatavots taimeris. Un kamera man ir telefonā. Labi. 10 minūtes. Pārveidojam bumbiņu lielāku un mazāku. Es vienkārši paprasīšu savai bezapziņai. Tu man pasaki kaut kā, jebkādā veidā man dod ziņu, ka 10 minūtes būs pagājušas. Tas ir no psiholoģijas kursa. Ar sevi var sarunāt ļoti daudz ko. Tādus coachingus es arī esmu vadījusi un strādā diezgan efektīvi, bet atkal ir šis pats moments, kamēr tu esi ar cilvēku, kas to pārvalda šīs tehnikas, strādā. Bet ja tu pats neesi ļoti cītīgi apguvis un sapratis šo tehniku, viņi nestrādās tik efektīgi. Kā tad, ja ar tevi strādā zinošs cilvēks. Tā, kas to jau ir pieredzējis, izdzīvojis un vienkārši zina, kas tas tāds ir. Var kā misters Bīns pats sev labot zobus. Var aiziet pie zobārsta. Ok. Sarkana bumbiņa. Sajūtam sarkanu bumbiņu plaukstās. Sajūtam karstu, sarkanu bumbiņu plaukstās. Skatīties sarkanu, karstu bumbiņu plaukstās. Maziņa tas ir tā kā ķiršu kauliņš. A liela tas ir tā kā ābols. Vienkārši skatāmies, kā viņa pulsē. Plaukstās. Lielāka, mazāka. Lielāka, mazāka. O, jau karstums palīd. Karsts palīd. Lielāka, mazāka. Lielāka, mazāku. Un tagad sākam jau ar plaukstām palielināt. Lielāka, mazāka. Un ar iekšējo redzi skatāmies. Lielāka un mazāka. Palielinām. Viņa vairs nav kā ābols, viņa jau ir kā volejbola bumba. Lielāka, mazāka kā tenisa bumbiņa. Lielāka, mazāka. Bet nu pat cik acis ir ciet, un ar iekšējo redzi mēs skatāmies uz bumbiņu. Mēs precīzi nevaram viņas izmēru noteikt, vienkārši pēc sajūtām. Lielāka, mazāka. Sajūtam karstu, sarkanu bumbiņu. Tieši sarkanu. Lai pārveidotu cī, vajag sarkanu bumbiņu. Mazāka. Lielāka, mazāka. Lielāka, mazāka. Lielāka, mazāka. Lielāka, mazāka. Lielāka, mazāka. Lielāka, mazāka. Sajūtam karstu, sarkanu bumbiņu, skatīties, redzēt sarkanu, karstu bumbiņu starp plaukstām. Lielāka, mazāka. 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 Lielāka,
mazāka, lielāka, mazāka, lielāka, mazāka, lielāka, mazāka, lielāka, mazāka, lielāka, mazāka, lielāka, mazāka, lielāka, mazāka. Turpinam pastāvīgi. Skatāmies uz bumbiņām, uz bumbiņu. Domas nāk, domas iet. Skatīties, sajust bumbiņu starp plaukstām, lielāku, mazāku. Ja tā doma ir ļoti uzmācīga, pasaka, atnāc tad, kad es būšu beigusi, netraucē. Es praktizēju cī pārveidošanu. Atnāc tad, kad es būšu beigusi. Vēl ir viens, ja ir ļoti uzmācīgas domas, vienkārši pasaka, paldies, ka tu atnāci. Vai tas ir tā vērts, kāpēc tu esi šeit? Atnāc tad, kad es būšu beigusi, tad netraucē. Vēl viens variants. Paldies, ka tu atnāci. Kāpēc tu esi šeit? Vai tas ir tā vērts, vai mīlestība ir patiesai šīs darbības nolūks? Kāpēc tu esi šeit? Un savai domai vienkārši papildināt. Atnāc tad, kad es būšu beigusi. Vai tas ir tas jautājums, tur, teiksim, ko es uzdevu pirmajā vingrinājumā, bērns lūdzās Budā. Mazāka, lielāka, 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 mazāka. Skatīties sarkanu, karstu bumbiņu starp plaukstām. Jau 9 minūtes.
Samazinam, 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 virzam uz nabu un samazinam lēnītēm. Samazinam sarkano bumbiņu līdz ābolu, līdz ķirša izmēram sievietes. Virza uz nabu, labo roku priekšu, kreiso pa virsu, saliekam uz nabas plaustas un skatāmies bumbiņu vēdera iekšpusē, 3 pirksti dziļāk, iepretim nabai. Skatāmies bumbiņu iekšpusē ar iekšējo redzi. Mazāka ķirša kauliņa izmērā lielākā ābola. Un aizmirstam viņu, varam atvērt acis. Cī pārveidošana. Un kāpēc man tas ir vajadzīgs? Atkal jautājums. Visiem gribās būt veseliem. Visiem gribās pēc nāves nonākt paradīzē. Kādam varbūt tas ir vienalga, viņš par to vispār nedomā. Ļoti daudzi grib saglabāt ilgstošu labu veselību, būt dzīvespriecīgi, laimīgi, apmierināti ar dzīvi. Dzīves kvalitāti. Un kas ir dzīves kvalitāte, tas, protams, ir atkarīgs no mūsu pašu uzskatiem, ko es uzskatu par labu dzīvi, ko es uzskatu par nevisai labu dzīvi, kas ir laba dzīve situācijas. Ja. Ir pārāk daudz informācijas apkārt. Cilvēks nevar nomierināties. Un visu laiku šī neapmierinātība aug, jo nevienmēr šī informācija ir adekvāta, patiesa, bet mūsu pašu domas, vēlmes rada stresu lielāku. Un ir šī iekšējā iņa enerģija un ir jaņa enerģija, tātad struktūra. Kāda ir pati struktūra cilvēkam, kam ir jaņ vairāk un kam ir iņ pārsvarā. Jā, iņ it kā ir. Nu, mēs tā domājam, uzskatām, ka iņ ir augsts. Nepatīkams kaut kas, ne. Tad, kad ilgāk praktizē, iedziļinās iņ, jaņa enerģijā, sievišķajā, vīrišķajā enerģijā, un tad, kad viņu reāli sajūt, ir pilnīgi cits, kā mēs domājam. Jaņ, jā, viņš ir silts, viņš uzlabo veselību. Pirmajā līmenī tie ir vienkārši veselības jautājumi. Tie ir elementāri veselības jautājumi un iekšējā iņa jaņa balansa saglabāšana. Iņa jaņa balansa, iekšējā balansa saglabāšana, pamazām uzlabojās veselība. Pēc tam arī pati virzība līdz ar to, kad atbrīvojās negatīvā energoinformācija caur šo mazo sarkano brīnišķīgo bumbiņu. Strādā gan šis siltums, šī enerģija, kas palīdz sakārtot veselību. Pirmais aspekts. Otrais, ja es ilgstoši, pusstundu dienā, vienkārši skatos šo mazo sarkano bumbiņu,
Uz vienu vingrinājumu var veselu nedēļu nosēdēt. Refleksija. Tas, ko es pieminēju video, domas nāk, domas iet. Atnāc pie manis tad, tagad netraucē. Atnāc pie manis tad, kad tu varēsi atbildēt uz manu jautājumu. Jo mēs bieži vien nezinām, tas var būt baigi sāpīgs, ko mēs nepieņemam, un mēs viņu nepieņemam. Bet varbūt ķermenim ir vienkārši jāatbrīvo, lai mēs sevī ielaistu to, kas mums mēģina palīdzēt. No citām pasaulēm. Varbūt tas ir draugs, uz kuru mēs esam sadusmojušies un domājam, ka viņš mums nodara kaitējumu. Es tādus gadījumus beig daudz esmu redzējis. Un visbiežākais, ko es saku cilvēkiem, kāpēc tev to vajag, lai viņi nodarītu kaitējumu? Tas taču no tavas ticības ir atkarīgs. Ja tev ir ticība, ka tev nodara kaitējumu, katrs, kam nav slinkums, to darīs. Kāpēc nebūtu vienkāršāk pateikt, kas nevajadzīgs, lai zūd, kas vajadzīgs, lai nāk, lai ir tā, kā vajag man? Un uzdot pareizus jautājumus. Bērns lūdz svētajam, ja? Ja, sākās. Un pēc tā, ka gribu slaidu viduklī nedēļas laikā. Loģika teiks, ir jāvingro, mazāk rīt vajag, neēst vajag pareizi, un tā tālāk tā joprojām. Bet ja paskatās uz statistiski uz apaļiem cilvēkiem un slaidiem cilvēkiem, ja, un paprast, ko viņš ēd, kā viņš kustās, ļoti bieži ir tā, ka šie apaļie cilvēki varbūt pat tādi mazāk un zini, ko es ieraudzīju? Viņi neatļaujās sev azartu, man tā liekas. Viņi neļauj sev būt azartiskiem. Viņiem ir tāds, es drīkstu šitik te daudz, es vairāk nevaru atļauties. Varbūt arī ir citi jautājumi šajā. Tātad, kaut kādu citu jautājumu ir jārisina. Varbūt viņš nav saistīts tomēr ar ēšanu un ar ēšanas paradumiem un kustību daudzumu. Jo ir apaļi cilvēki, kas ir ļoti kustīgi, viņš pagad var uztaisīt. Tajā var nebūt konkrētas loģikas. Tāpēc gribu. Varbūt ir kaut kāda emocija nosprostojusies, kaut kāds emocionāls bloks, ja, kāpēc es sev kaut ko neļauju. Un tas ir iemesls tam, ka ķermenis sagatavos sevi kaut kam. Viņš kaut ko uzkrāja. Viņš kaut ko... Vai arī tie ir elementāri veselības traucējumi, kuri praktiski izlabojās 3 mēnešu laikā. Citam gadu vajag. Izlabojās, uzlabojās muskuļu tonus, uzlabojās gramošana. Tad, kad es savai ģimenei pasniedzu džuņaņu cigu un praktiski pirms lielā koka pēc 5 vingrinājumiem, visi gāja uz toleti, sāka darboties vēders, burkšķēt zarnas, ja tas ir sākotnēji, tas ir vismaz kādu pusgadu tā notiek. Sāka gramošanas sistēma stabilizēties. Protams, jā, tur kādu brīdi varbūt papūšās vēders, bet mēs vienkārši turpinām šo mazo sarkano bumbiņu praktizēt. Vēl ir elpošana caur 5 punktiem. Vēl ir mazais debesu loks, vēl ir lielais koks, vēl ir ņemšana no debesīm no zemes, un vēl ir netīrās izmešana caur pirkstu galiem, zemē koku saknēm, kas palīdz tiem, kam īpaši ir dārs un kas mīl puķis, jā, labāk aug viss, kas ir dārzā. Lūk, pagaidām tā kā viss. Tad, kad es sāku runāt, man tagad vajag kaut kādu pauzīti. Bet šī pauzīte būs, vienkārši pastaigāt, lai pastaigātu pirms
sāktu nākamo vingrinājumu. Tā būs cīpa pārveidošana. Vajadzēs pusstundu. Jā.